Un labdien visiem! Ar jums šodien Airbuks. Un šodien mēs paspēlēsim Space Sim. Diezgan interesanta spēlīte. Tā kā Lūdzu ielādēsies. Nekur redzat. Šeit vēl pulsiņš. Paga. Tagad var redzēt visu. Reku skatieties. Mēs tagad pievienosim Zemi. Zemi. Un pamēģināsim izdarīt tā, lai pagaidām nevis Plutons, bet Mars iedrīktos Zemē un izveidotu mēnesi. Tak. Un tagad. Tak. Nē, mēs gribam no šīs puses reku. Kaut kas ir. Tak, un nedaudz šitā izdarīsim. Skatieties. Ar diviem divas reizes ar kreiso teleskopiju var sataisīt, lai varētu skatīties aiz planētas vienas. Reku paskatieties uz Marsu, viņš deformēs un tūlīt būs sitiens. Reku. Reku redzat? Tūlīt būs šeit sitiens. Kabum! Vienkārši ļoti stiprs sitiens. Reku redzat? Cik viņš stiprs bija. Viņš ļoti stiprs ir. Tā, un reku skatieties. Šeit veidojas mēnesis, reku. Man tā liekas. Galvenais, lai viņš neiezries atkal Zemē. Tā kā otro raundu skatiesim. Bet arī šitā dara arī var kļūt par mēnesi. Reku. Šeit tā kā vairāk materiāli reku sajiet kopā. Kaut arī šitā dara. Reku atdalās no visu tā. Un šitā dara. Visu varu sākt atpakaļ uz planētas vietu. Reku skatieties. Viss šis materiāls iet atpakaļ. Bet kā mēnesis izveidojās ir nedaudz savādāk. Bet labi, mēs pamēģināsim sataisīt tā, lai mēnesis viss kaut kāds parādās. Reku līdz atdalīsies. Skatieties, reku līdz atdalīsies. Kāds gabals atdalījās. Reku, viss tagad šeit ir atdalījies gandrīz. Reku, šeit ir Mars, jā. No Marsa atlikušā daļa. Reku ir. Viņš iesūt šito daļu, reku. Viss pārējais ies. Reku redzat? Kas šeit notiek? Un reku šeit ir statikā, izskatās viss. Spin rate, average temperature. Jā. Reku, redzat? Izveidojās. Un šeit arī neliels objekts izveidojās, bet viņš nav tikai ietrieksies atpakaļ planētā. Reku mēs varam paskatīties. Varbūt? Nē, viņš ietrieksies. Vai pārvērsīs viņu par riņķi, vai viņš ietrieksies. Paskatīsimies. Un reku arī ir Mars. Mēnesis. Nākotnes reku. Redzat? Reku tāds. Izskatās, ka viņš cik pēc liels kā mēnesis. Labi. Šitais eksperiments iznāca diezgan labs. Tā, ka reku. Arī līdzoši tas gabals. Man liekas, ka viņu pārvērsīs par riņķi. Nē, viņi. Nepaskatīsimies. Reku Mars, tas gabals līdo. Jā.
Foršs spēlīs ar uz grafikām, un pēc tam šie ir 10,000 pārcikli. Nu, daļiņas 10,000. Nezinu, kā latviski iztulkot pārcikls. Labi. Reku, paskatieties, kas šeit notiek. Nē, paga. Opa, viņā iedrīzās vēl viens gabaliņš. Jā, viņa par rīķiem, varbūt ne, jā, pārvērtīs par rīķiem. Viņš ļoti ātri griežas un reku sadalās divās daļās un reku par rīķiem. Un aiziesim pie mūsu Mars, pie mūsu mēneša. Nosauksim viņu par mēnesi. Reku var redzēt particle count. Un reku Zeme. Gandrīz visi partikli reku viņai ir. Citi līdzinās reku šeit. Opa. Šītais gabaliņš arī pārvērtīsies mazāks par līņķiem. Reku redzat? Viņš arī uzulvojas. Varbūt šitais nav mēnesis. Varbūt ir. Nē, nav. Labi. Es jums tagad parādīšu. Reku. Nā. Reku, kā tas viss izskatās. Reku, redzat? Reku mēnesis veidojas. Reku. Kā tas viss izskatās. Ir diezgan forši izskatās, kad viņš ir pabeigts. Oi, kas šeit notiek. Reku arī tas gabaliņš, kas pārvērsīsies par riņķiem. Reku šitais. Šito mēs nepabeidzām. Reku arī ir, kur viņš aizdoja reku. Labi, tagad es jums parādīšu, kā var ieiet, kā var paskatīties citus darbus, piemēram, vispopulārākos darbus cilvēku. Reku, šeit. Tie, kuri bija eksperimentiem, reku, skatieties atkal. Ejam failā, pēc tam open present. Un tad jums šeit parādās visādi eksperimenti. Jā. Visādi eksperimenti. Un tūlīt es jums parādīšu, kā bija mēnesis. Reku, origin of the moon. Reku. Pēc tekstūras zemē šī ir. Būs tagad normāli. Jā. Tas ir kā mēnesis izveidojās. Īstā versija. Kur mēnesis griežas apkārt zemē. Skatieties. Šitā ir Teja. Planēta, kur izveidoja mēnesi ar zemi. Jā. Sasitosies kopā ar reku. Un planētas šitajā simulācijā uzvedas kā ūdens. Varbūt īstajā dzīvē arī tāpat viņas uzvedās. Tikai daudz. Tur pat putekļi ir. Tur vienkārši putekļi ir. Oi, paskaties, cik daudz lavas. Un reku, šitais būs nākotnes mēnesis. Pagaidām neizskatās bez viņa. Bet reku, šitais galiņš it kā kļūst par mēnesi. Un reku, tūlīt paskatīsimies. Reku, redzat, šeit masas šeit sakoncentrējas, ja? Un reku, izskatās, ka viņš grib griezties apkārt zemei, bet reku, redzat, šeit masas sakoncentrējas. Jā. Reku, redzat, šeit sakoncentrējas masa, un šitais gabaliņš kļūst par mēnesi. Reku, redzat. Reku. Var redzēt ļoti labi. Kas šeit notiek. Un reku, redzat. Reku, redzat. Izskatās, ka šitais kļūst par mēnesi, bet īstenībā reku, redzat, šitais gabaliņš. Reku, viņš iet uz otro raundu, viņš iet atkal cīnīties. Šitais gabaliņš atkal iet cīnīties, reku. Tūlīt būs.
Badām! Vēl vienu reizi ietriesās. Pasaka šeit daudz labas, un pēc tam otro reizi jau ietriesās. Parastā temperatūra, viņa uzlidoja vienkārši no 1200 līdz 1600. Oho! Reko arī mēnesis izveidojās. Nu, principā, es jums parādīju, kā mēnesis izveidojas. Skatieties. Eiku. Redzat? Pēc simulācijas viņš ļoti labi iet. Reku. Var redzēt, kā izveidojas. Un bām. Un šeit mēnesis. Reku ir. Nu, viss. Nu, labi, es domāju, ka varētu beigt šo video. Nu, labi. Tad, uzredzēšanos visiem. Tiksimies šodien, varbūt. Es tā vienmēr saku, vienmēr, bet dažreiz saku. Tāpēc visiem uz redzēšanos tiksimies.